Ja būvniecības ieceres iesnieguma veidotājs ir persona, kas nav šīs lietas ierosinātājs, un šī persona vēl nav saņēmusi sistēmā reģistrētu pilnvaru no ierosinātāja, tad, lai norādītu ierosinātāju, ir jāieliek atzīme attiecīgi pie juridiska persona, ja nav saņemta pilnvara, vai fiziska persona, ja nav saņemta pilnvara. Juridiskai personai, norādot uzņēmuma reģistra piešķirto reģistrācijas numuru, sistēma automātiski aizpildīs laukus nosaukums, komersanta veids un adrese. Šie dati nav rediģējami. Pārējie lauki, tāruņa numurs, e-pasts, paskaidrojums ierosinātājam, ir obligāti jāaizpilda manuāli un jāpievieno sarakstam. Atzīmējot fiziska persona, visi lauki ir obligāti un jāaizpilda manuāli. Kad visi būvniecības lietas ierosinātāji ir pievienoti sarakstam, pāriet uz nākamo soli, nospiežot pogu tālāk. Brīdī, kad ierosinātāju dati ir pievienoti sarakstam, ierosinātājs saņem paziņojumu par šo notikumu, un sistēma izveido pagaidu pilnvaru, kas dod iespēju lietotājiem ieceres iesniegumā aizpildīt vēl tikai 2 soļus – ziņas par būvi un ziņas par zemi. Lai varētu aizpildīt visu ieceres iesniegumu, norādītajiem ierosinātājiem izsniegto pilnvaru sadaļā ir jāatver pagaidu pilnvara labošanā un jāpapildina ar nepieciešamo derīguma termiņu un tiesībām. Gadījumos, kad ir vairāki ierosinātāji, visu pilnvaru saturiem ir jābūt identiskiem. Kad visi norādītie ierosinātāji to būs izdarījuši, lietotājs varēs turpināt ieceres iesnieguma aizpildīšanu.